Kāds Jānis Akurāters bija personība, kā jūs viņu raksturotu dažos vārdos? Akurāters bija dzīvības, brīvības un dailes dzejnieks. Šie vārdi jau izsaka viņa būtību un vērtības. Jānis Akurāters ir cieši saistīts ar Sēliju un Jēkabpils pusi. Ar ko tieši Jēkabpils novads var lepoties Akurātera dzīves stāstā? Jēkabpils novads var lepoties ar to, ka 1876. gada 13. janvārī Akurāters ir dzimis tagadējā Ābeļu pagastā Jaunzemjos. Tur ir dzimis arī viņa brālis Pēteris Akurāters 1873. Un, kad rakstniekam nākamajam ir 7-8 gadi, tēvu pārceļ par mežsargu uz Biržu Beitāniem. Un viņa mežsarga gaitas turpinās Beitānos. Un līdz ar to arī bērnu skološanās ir saistīta ar Biržiem. Ļoti skaisti savos darbos Akurāters atceras mācīšanos Biržu skolā. Par skolas laiku Akurāters vēlākajos gados, 1912. gadā, uzraksta brīnišķīgu grāmatu Degošas sala. Ar šo grāmatu šodien vēl var iziet cauri Biržiem un ieraudzīt tās vietas, kuras šeit ir pieminētas. Šeit ir arī pirmā mīlestība, Rūtiņa. Un vēlākajos gados Latvijas skolā šo darbu mācījās, un nākamie skolnieki ar interesi lasīja un vēlējās, kaut arī viņiem būtu tāda meitene, ar kuru iet reizē uz skolu. Kā jūs raksturotu, kāpēc Akurāters kļuva par rakstnieku? Kas viņu iedvesmoja? Es domāju, ka viņu iedvesmoja viss, ko viņš bērnībā redzēja. Viņš ir bijis ļoti vērīgs. Gan apkārtējie skaistie meži, gan dziesmas. Viņa māte bija lieliska dziedātāja. Tēvs dziedāja. Ir liecības, ka tēvs ir bijis arī dziesmu svētkos pirmajos. Ir viņa dziesmu svētku grāmata no 1873. gada. Tātad dziesma, brīnišķīgā daba, attiecības ar cilvēkiem. Tas veidoja Akurāteru tādu, kādu mēs viņu redzam. Viņu atceras laika biedri kā ļoti skaistu cilvēku, vienmēr skaisti ģērbušos un ar cieņu vienmēr tiek viņš pieminēts, ja runājot par mūsu pusi. Par kādām tēmām Akurāters visbiežāk rakstīja? Visbiežāk Akurāters rakstīja par tēmām, kas viņam bija tuvas. Un tās, manuprāt, ļoti daudz ir saistītas ar mūsu pusi. Kā jau rādīju, Degošas sala, Norvēģijā, Oslo, trimdas laikā, 5-6 dienās viņš saraksta Kalpazēna vasaru, un vēlāk piemin, ka nevienu darbu viņš nav rakstījis tik viegli kā Kalpazēna vasaru, lai gan viņš kalps nekad nav bijis. Viņš tikai strādājis tēva saimniecībā 3 gadus pēc skolas beigšanas, bet šie pārdzīvojumi, vērojumi laukos, brīnišķīgie dabas apraksti. Manos skolas gados mūsu diktātu grāmatās skolotāji diktēja tekstus no Kalpazēna vasaras. Tātad iedomājieties laiku, 1908. gads, kad vēl nebija latviešu druka attīstījusies, ka mēs rakstījām pēc vecās drukas, skolā mācīja krievu valodu, bet Akurāteram jau bija brīnišķīga valoda. Tātad tas ir kaut kas augstāks un vērtīgāks par citiem laikabiedriem. Noteikti ne tikai Kalpazēna vasara ir viens no populārākajiem Akurātera darbiem, varbūt vēl kādi darbi tiešām, kurus ir vērts izcelt. Arī vēlākajos gados sarakstītie Draugi un gadi grāmata stāsta par mūsu pusi.
tur ir pieminēti mūsu puses uzvārdi, ezernieks, patmalnieks, pieminētas vietas, kā piemēram debesnieki, kas vēl joprojām aiz Slates uz Rubeņu pusi ir saglabājušies, daudzi citi māju vārdi un mūsu puses ieradumi. Arī dzejā akuraters vairāk raksta par mūsu pusi, par savām bērnības, jaunības izjūtām. Brīnišķīgs dzejolis ir par meža avotu, brīnišķīgs dzejolis ir Mežs, kurā viņš apraksta mežu, jo viņam patika staigāt pa mežu, viņš kāja medībās, tēva apgaitās staigāja, un visi šie vērojumi ir lasāmi viņa darbos. Pilsēta akurāteram nekad nav bijusi tuva. Akurāters bija rakstnieks, gan sabiedriski aktīvs cilvēks. Kā šīs divas lomas savienojās viņa dzīvē? Jau no paša sākuma, jau no kāda 1905. gada, akurāters izvirzīja sev mērķi, tātad skaistāks par dzīvi ir dzīves sapnis. Un kopā ar domu biedriem bija izsapņots, ka Latvijai vajadzētu būt brīvai un neatkarīgai. Un uz to akurāters visu mūžu ir gājis. Nevelti pēc 1905. gada notikumiem šajā laikā akurāters 3 reizes ir sēdējis cietumā. Viņš ir bijis trimdā, Ziemeļzemēs, vērojis dzīvi tur. Tātad par savu interesi dibināt Latviju viņš ir arī cietis, bet nav padevies. Vēstulē mātei viņš raksta, ka neuztraucies par mani, no cietuma viņš raksta. Bēdā par manu veselību, bēdā par manu dzeju. Tātad dzeja, viņa doma, viņa vārds ir tas, kas uzrunā tautu. Jaunieši akurāteru mīl. Akurāteris piedalījās Latvijas valsts dibināšanā. Protams, revolūcija arī viņu ir ietekmējusi, bet kā tas atspoguļojās viņa darbos? Viņa darbos lasām gan romānu Ugunīgi ziedi par strēlnieku cīņām, tātad viņš bija strēlnieks, cīnītājs par Latviju. Viņš dzīvoja ar domu nodibināt Latviju neatkarīgi no Krievijas, nevis Krievijas sastāvā, bet pilnīgi neatkarīgu. Pēc Norvēģijā redzētā viņš atgriezās Latvijā 1908. gadā. Viņš ļoti daudz ko tur bija mācījies. Arī Norvēģi cīnījās par savu brīvību, neatkarību. Un akurāters ir viens no Latvijas dibinātājiem. Ja mēs aplūkojam Biļera līdzinieka fotogrāfiju, vienīgo fotogrāfiju par Latvijas dzimšanas dienu, tad starp 38 Tautas padommes locekļiem mēs redzam arī akurāteru. Tātad no mūsu puses ir bijis cilvēks, kurš mums ir radījis, dāvinājis brīvu Latviju. Brīnišķīgs ir akurātera dzejolis 18. novembris. Kādu ieguldījumu akurāteris devis Latvijas kultūras attīstībā, piemēram, teātrā un citu kultūras institūciju veidošanā? Brīvā Latvijā akurāteris bija aktīvs darbinieks. Viņš ir dibinājis Nacionālo teātri. Noskatīja šo ideju Norvēģijā, Oslo, un akurāteris bija pārliecināts, ka tādam nacionālajam teātrim, kurā izrāda latviešu rakstnieku rakstītas lugas, kur runā latviešu valodā, kur spēlē latviešu aktieri, ir jābūt arī Latvijā. Un 1919. gada septembrī, kad atklāja Nacionālo teātri, akurāters ir direktors un saka runu. Akurāters ir bijis kultūras ministrs, akurāters ir bijis Rīgas radiofona direktors,
Tātad akurāters ir strādājis laikrakstā Jaunākās ziņas un paudis savu viedokli par brīvu, neatkarīgu Latviju un par Latviju, kura būtu kultūrāla zeme blakus citām kultūras valstīm pasaulē. Un, ja runājam par mūsdienu jaunatni, ar kuru Jāņa akurātera darbu jūs ieteiktu sākt iepazīšanos mūsdienu lasītājiem, īpaši jauniešiem, un kāpēc? Mūsdienu jauniešiem es ieteiktu izlasīt Degošu salu un droši vien Kalpazēna vasaru. Ja akurāters neko vairāk nebūtu uzrakstījis kā šos divus darbus, tātad tie ir par mūsu pusi, Biržu pusi. Šie darbi būtu lieliski iepazīstinātāji, kā senāk bērni skolā mācījās un kā vasarā strādāja. Nevelti šī gada skaistajos dziesmu svētkos arī bija deju uzvedums Viedu vasarā. Tātad vasarā var arī strādāt, ne tikai priecāties un atpūsties. Kāpēc jūsuprāt, akurātera vārds joprojām ir svarīgs un pieminams, protams, arī pēc 150 gadiem? Daudzus gadus mācīja skolā. Mēs, vecākā paudze, vidējā paudze, ir mācījušies akurāteru, bet mūsdienās vairs akurātera darbu nav skolu programmās. Žēl. Es domāju, ka akurāters ir tik daudzpusīgs dzejnieks, kā viņš pats saka, viņš sevi visaugstāk dzejā vērtē, rakstnieks, dramaturgs, ka mums vajadzētu par viņu zināt, un sevišķi mūsu puses cilvēkiem, tiem, kas dzīvojam tepat viņa zemē. Rutai Cimdiņai, kādreizējai akurātera muzeja vadītājai, bija doma, ka šo apkārtni Jēkabpilī, kur akurāters ir dzīvojis, vajadzētu nosaukt par akurātera zemi. Ja nemaldos, tad par godu akurāteram šeit Jēkabpilī ir nosauktas, vai tik nebija pat akurātera iela? Jā, Jēkabpilī ir akurātera iela, un akurātera piemiņu lieliski glabā viņa dzimtajās mājās, dzimtajā pusē, jāsaka, tur māju vairs no tiem laikiem nav, Līga Kļaviņa un viņas ģimene. 1989. gadā, atmodas sākumā, tēlnieki Niguļi no Rīgas izveidoja pieminekli veltītu akurāteram, kur ir peonija redzama piemineklī, jo akurāteram no lauku puķēm patika peonija pie lauku mājām. Tātad mūsu pusē, acīm redzot, ir bijis labi vien peoniju. Un brīnišķīgi Līgas Kļaviņas ģimene kopj šo vietu, lolo jau daudzus desmitus gadu. Te tiek uzņemti ekskursanti, notiek brīnišķīgas dzejas dienas, akurātera dzimtas salidojumi, un viesi vienmēr tiek laipni gaidīti, uzņemti, pat cienāti. Tā ka brauciet gan uz akurātera dzimteni, uz Jaunzemjiem, gan arī pie Ābeļu pagasta ir akurātera taka iekārtota, kur var iepazīties arī ar akurātera dzīvi un ar to, kā akurātera piemiņu saglabā mūsu pusē. Jā, vērts iepazīt akurātera dzīvi un aizbraukt noteikti aplūkot šīs vietas. Bet Ausma, noslēgumā jūsu novēlējums mūsu lasītājiem. Lasiet labu literatūru, lasiet labas grāmatas, mācieties no izlasītā valodu, un tādi darbi varētu būt akurātera darbi. Lai visiem veicas, un lai katrs šajā akurātera 150. atceres gadā kaut ko iegūtu vērtīgu sev, un varētu teikt, ka Sēlijas Dižgars ir ne tikai Rainis un Grīni, bet arī